Sveicināti, cienījamie pasažieri! Aicinām jūs virtuālā ceļojumā pa 1935. gadā atklāto un 1974. gadā diemžēl slēgto un nojaukto 750 mm šaursliežu dzelzceļa līniju Alsunga–Kuldīga. – 1937. gadā celtā modernā Kuldīgas stacijas ēka gadu desmitus kalpojusi gan dzelzceļam, gan kā autoosta. Ideāla vieta Kuldīgas industriālā mantojuma muzejam. Šeit arī sāksim mūsu sapņu ceļojumu uz Alsungu. Nu tad aiziet! Tepat pilsētā, Alikšupītes krastā, vēl turas Bānīšu ūdens pumpis, kas ogļu un malkas krājumu papildināja ar 400 litriem ūdens. Nu tvaikam, bet tepat netālu pie Jāņkalna vilcienam savreiz izgājis arī greizi. Nākamā stacija – Padure. Tāda 1940. gadā bijusi Padures stacija, kuras šobrīd vairs nav, palikusi tikai piemiņas zīme, bet šodien Padure lepojas ar Latvijā vienīgo 3-stāvu mansardu jumta klēti, kurā nu ierīkots bezgali interesants pagasta vēstures muzejs, kur notiek aizraujoši pasākumi un cienā ar gārdu bukstiņu biezputru. Apskates vērtas ir arī Padures pils un Ķimalas muiža. Nākamā stacija – Īvande. Īvandes pagasta pērles ir 18. un 19. gadsimtā celtais muižas ansamblis ar Dižkoku parku, strādājošās ūdens dzirnavas ar aizsprostu un gleznu dzirnavu dīķi, skaistā baznīca un dabas skati, bet no Bānīša vairs tikai vecā kravas rampa. Nākamā stacija – Ēdole. Bijušajā Ēdoles stacijā šobrīd ir privāta māja, kuras malkas krājumi glabājoties vecā Bānīša vagonā. Unikāli ir Ēdoles viduslaiku pils ar leģendu par rūķīšu ozolu, balto zāli, spocīgo zaļo dāmu un iespaidīgo iekšpagalmu, bet Ēdoles luterāņu baznīcā ir vienas no Latvijā vecākajām skanošajām ērģelēm. Nākamā stacija – Almāle. Almāles stacija celta padomju laikā, bet līdz mūsdienām nav saglabājusies. Agrāk gan tur gājis jautri. Talku dienās vai Jāņos vīri likuši uz sliedēm spaini alus un cienājuši apturētās lokomotīvas ekipāžu, bet palaidņu puikas reiz pat nozieduši sliedes ar ratu smēru un bānītis pamatīgi nobuksējis. Gala stacija – Alsunga. Esam nonākuši gala punktā Alsungā, Suitu novada centrā. Šeit svēti tiek glabātas unikālas kultūras tradīcijas un senču piemiņa. Turistus noteikti interesēs arī 14. gadsimtā celtā Alsungas pils ar torni un noslēpumainiem pagrabiem, kā arī Svētā Erceņģeļa Mihaila Romas katoļu baznīca. Mūsu virtuālais ceļojums nu beidzies. Ja vēlaties tā šarmu izjust tuvāk, atklājot sev Baltavotu, Melnavotu, Aucenieku liepu, nakšņojot Ēdoles pilī vai klausoties Suitu sievu balsīs, jūsu rīcībā pārgājienu maršruts Lasās malā Bānis nāk, ko piedāvā Kuldīgas turisma attīstības centrs. Uz redzēšanos!